Paldies deputātiem. Pirmais darba kārtības jautājums par finansiālu atbalstu pasaules hokeja turnīrā Emīlam Ģēģerim. Komitejā skatīts jautājums gan kultūras izglītības sporta jautājumu komitejā, gan arī finanšu tautsaimniecības apvienotajā komitejā atbalstīts. Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, kas par apstiprināšanu lēmumu. Pret, atturās. Otrais darba kārtības jautājums par finansējumu paredzēšanu pašvaldības aģentūrai Līvi komitejā skatīts jautājums, izdiskutēts un arī Rubēnkungs tikko vēlreiz arī informējošā daļā informēja mūs par šīm lietām. Jautājumu? Viens jautājums. Rubēnkungam, es gribētu precizēt, tad ir mums paredzēta siltuma tīkla rekonstrukcija 35,000 lātu. Nē, es tieši par šo punktu viens punktu. Urdaviņa, jā. Tad vidēji metrs cik mums izmaksā? Nevar jums pateikt. Metrs cik izmaksā. Tur jau ir atkarīgs, cik tā sarežģīta sistēma, cik tur ir kontrolēkas, cik tur atzarojumi ir. To jau tā nevar pateikt. Tur ir konkrēts projekts. Tālāk specifikācija. Lai saprast orientējoši. Jo visi mēs, teiksim, šo būvniecību... Iepirkums jau vērtēt noteikts to izmaksu apjomu, šajā katru mēnesi mainās cenas, šo jau tā nevar pateikt. Atkarīgi no tās trases konfigurācijas, no trases sarežģītumā, ne? To es pateikt nevaru. Es varu pateikt, cik, teiksim, viens konkrētais tas cauruļot dabos maksā kāds cenas tīmlēk. Jo man mulsināja, es varbūt pārpratu, teiksim, tas, ka, teiksim, mums ir vajadzīgs, mums nav vajadzīgs iepirkums, mums vajadzīga cena aptāva. Nē, es atvainoju, šeit ir iepirkums. Un cena aptāva ir... Tāpēc es teicu, es varbūt nesaku. Nē, šeit ir, te iet pašreiz jau iepirktais. Jau ir pieteikušies, ir iepirkums, un tad mēs skatām pretendents. Login kungs pārpratā, bet ir noskaidrojas un vēl jautājumu. Es sapratu, ka šī tā nauda tiek izdalīta no 90,000, kas jums ir no tās. Tā nav tā nauda, tā ir vēl pat šī nauda. Nē, tas ir no tās. Tā ir tā nauda. Tas ir tas, ko es biju jāsaka. Tas, kas nebija pamats budžetā, ko mēs nebijām apstiprinājuši, ko mēs Mēs sagatavos lēmumu veids ir. Bet vispār ir iespēja pievienot punktu 1.8, ja ir nepieciešams. Varbūt ir ierosinājums. Tika saņemts Rījuma kunga ierosinājums pievienot 1.8 punktu noteikti, kad ir paredzēt 20,000 finansējumu apmērā stācijas un Jāsmīs ielas ūdens kanalizācijas izglītības. Nē, šeit ir, man liekas, ka daudz vienkārši. Šeit ir tas 50 uz 50, un tad mēs domājam, ka tas ir lētāk. Mēs esam novienojušies 50 uz 50, tas ir 90 un 90, jā? Ot viss. 90 no kā un 90 no kā? No tā naudiņas 180,000, kur otru pusī tiek paredzēt tīnošu bērnu. Un tur ir iepirkumi iestādāt, vai tur būtu tas variants, kur mēs varam iet. Es domāju, ka balsosim, man ir priekšlikums, ka sagatavot to lēmumu projektu. Ar papildinājumu? Nē, bez papildinājumu. To darba gaitā mēs... Tad vajadzēs noteikti atsevišķi domas lēmumus būs. Tā jau ne. Tieši tā pielietot prātu 1.8, vai nav 1.8? Nevajag. Kāda ir? Tad ir aktuāli šajā domas sēdē, tomēr pieņemt vai nav? Nav. Ir aktuāli vai nav? Šajā domas sēdē par mēnesi es neuztaisīšu tos projektus. Tā kā būs projekti. Varbūt varētu šajā gadījumā labi es atsaustu. Pēdējā manā iesniegumā ir rakstīts, kanalizācijas trases izbūr Jāsmīņa ielā un ūdensavādes kanalizācijas trases izbūr Stacijas ielā. Tikai nav tas tāmas to gatavs. Bet visi šie punkti ir iekļauti iesniegumā. Viņi ir. Es par iesniegumu. Es saņēmu ne tikai pa ielu, bet arī problēma naudu. Nu, nauda redzam, cik man ir. Bet īstenībā, Man ir priekšlikums
nebūs problēmas mājā domas sēdē sagatavot atsevišķu domas lēmumu projektu, un tu neiztēsies. Tieši tā, jā. Un priekšlikums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tas par apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Nākamais, trešais par finansējumu piešķiršanu Ikšķilas novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursu pirmās kārtas projektiem. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumi. Jautājumi nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret. Atturās. Ceturtais par finansējumu Ikšķilas novada pašvaldības izdevumu Ikšķilas almanaks 4. laidienu pirmās kārtas darbiem. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumi. Iesniedz Dāmas. Tā, jautājumi nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Sakiet, ar to, kas teiks, ka doma atklāt balsojot ar 6 balsīm. Es atvainojos, tas ir nav lūgu? Nē, tas ir no tā protokola pārkopētina. Tas bija kultūras komitejas. Jā, es atvainojos, tiešām. Tur nav tā, tur būs savādāk. Tas ir no komitejas sēdes protokola. Labi, precizēs sēdētāji. Strīpības tur ir. Sešnieki nosvīto. Piektais nolikuma par apbalvojumiem Ikšķilas novada pašvaldības pedagogiem un izglītojamiem apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums. Ir jautājumi? Jautājumi nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Sastais par grozījumiem 2010. gada 22. decembra lēmumā nr. 11 par Ikšķilas novada pašvaldības tautas nama izstrādes Ziemtuļu Daugavmālas Gudmājas Birzas ielas 2A, 800 gadu skvērs, Līdiešu ielietas A, pļauties skolas, publisko pakalpojumu izcenējumiem. Marta komitejā arī skatījām šo ierosinājumu. Aprīļa komitejas atbalstīja jautājumu. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 7. par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada domas 26.1.2011. saistošajos noteikumos nr. 1/2011 par Ikšķilas novada pašvaldības budžetu 2011. gadam apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumu. Jautājumu nav, kas šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 8. par saistošo noteikumu grozījumi Ikšķilas novada domas 21.04.2010. apstiprinātajos saistošos noteikumos nr. 21/2010 par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem aizbildņiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ikšķilas novada pašvaldības izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmas auklēju apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 9. par grozījumu saistošos noteikumos nr. 3 Ikšķilas novada pašvaldības nolikumus apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 10. par 10. jautājums par saistošo noteikumu Ikšķilas novada pašvaldības palīdzību piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojumās mājās apstiprināšanu. Man ir lūgums sekojoši izmainīt šo punktu
kurš tas punkts bija par 3.2. Tur ir izmainīts. Šeit jūs redzat, ir nosvītrots iesnieguma pieņemšanas sāks no 2011. gada 15. maija, bet turpmākajos gados ne vēlākā 1 mēneša laikā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas. Šīs izmaiņas saistītas, ka viena mājai ir jūnijā jānodod jau šis te Eiropas projektīvs, tas ir Jānis skolas 11, ja? Skolas 11, un lai arī pielāgoties un visu to paspēt arī šādi priekšas. Nav iebildumi, deputāti? Iebildumi nav, vēl jautājumi? Jautājumi nav, kas par šī sagatavotā domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret? Atturās? Par energoauditu un renovācijas iesnieguma atlases vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās, Loginkungs atturās. Pārējie bija pret? Par. Paldies.